Čau, čau! Mani sauc Kristīne, un es esmu meitene no Juglas. Tu pašlaik skaties manu vlogu, kurā es stāstu par dzīvi Juglā un ne tikai, arī šo to no savas dzīves. Skaties, ko es šodien darīšu. Šodien ir 6. janvāris, zvaigznes diena, kristīgie svētki. Katrā ģimenē un dažādās ticībās tā tiek varbūt atzīmēta un svinēta dažādas tradīcijas. Mūsu ģimenē tradīcija tieši zvaigznes dienā vai 3 ķēniņu dienā atvadīties no eglītes, un to arī tagad darīšu. Mūsu eglīte ienāca mājās īsi pirms Ziemassvētkiem, godam ir mūs priecējusi un kalpojusi, tagad jau sāk birt. Tad šodien arī mēs atvadīsimies no šīs skaistulas. Sākšu ar to vienkāršāko darbiņu, noņemšu visus rotājumus un tad jau sekos tālāk. Tā, eglīte ir izģērbta, plika. Ļoti daudz kuiņas ir sabirušas. Laiks ķerties pie nākamā etapa. Nākamais etaps – to sazāģēt. Tad to arī tagad darīšu. Ķeršos pie zāģa. Sazāģēsim mazākos gabaliņos. Zaģējot gabalos eglīti, paskat, ko atradu. Izrādās, eglītē bija ligzdiņa. Kāds putniņš bija uzvījis. Vilkme ir laba, dziedādama deg eglītē, un te ir tas, kas palicis ir pāri. Atliek saslaucīt, un atvadas no eglītes būs notikušas. Nākamais jautājums, ko darīt ar rokām, uz kurām ir egļu sveķi? Pavisam vienkārši. Jāizmanto parastais sviests. Tas ļoti labi noņem sveķus, un pēc tam rokas vienkārši nomazgā. Paņemam gabaliņu un kārtīgi izrīvējam pa rokām. Un sviests lieliski noņem sveķus. Pēc tam rokas nomazgā ar ziepēm. Tā it kā nekad sveķi nebūtu bijuši uz pirkstiem. To pašu var darīt ar citām lietām, piemēram, ja uz grīdas ir trāpījuši šī sveķi. Tieši tāpat var paberzēt ar sviestu. Un pēc tam rūpīgi nomazgā rokas. Viss, sveķu vairs nav. Viens darbiņš padarīts, nekur kamīnā eglīte vēl kurās. Taču ir vēl daži darbi man šodien jāizdara. Viens no tiem man jādodas pie klienta, kas vēlas iegādāties manus betona traukus. Tiem, kas man vēl nepazīst, es esmu fotogrāfe. Man pieder fotostudija Open Photo, kas atrodas Čiekurkalnā, Viskaļu ielā 36A. Droši piesakojiet Instagramā. Varēsiet apskatīt manus darbus un ko es tur daru. Bet brīvajā laikā no fotografēšanas es nodarbojos ar betona trauku liešanu un sveču liešanu.
Un šodien man jādodas pie klientes, kura vēlas šos traukus iegādāties kā dāvanu tavai priekšniecei. Vēl neteikšu, kurai. Šie ir tie trauciņi, kurus es gatavoju. Sveces un arī šādi šķīvi, biezāki un plānāki. Un to visu es daru ar vārdu Kristīnas fabrika. Šo jūs varētu atrast Instagramā, un es ļoti priecātos, ja jūs piesakotu šai lapai, jo es gatavojos organizēt arī sveču liešanas meistarklases, un tur būs visa informācija par šo. Ja arī tevi interesē sveču liešanas meistarklase savai izklaidē vai kā kaut ko jaunu apgūt, droši raksti man, sazinies, sarīkosim, būs foršs, relaksējošs pasākums. Man šodien darāmo darbu sarakstā ir vēl kāda lieta, kas man jāizdara. Sen biju pieteikusies pie sava zobārsta, un šodien jādodas ir uz apskati. Jāsaka, ka tas nav mans mīļākais ārsts. Man nepatīk iet pie zobārsta. Droši vien kaut kādas sliktas atmiņas tās ir no skolas laikiem. Tie, kas mācījās padomu laikos, droši vien atcerās, ka katrā skolā bija zobārsta kabinets, un pēc saraksta visus skolēnus sūtīja uz turien pārbaudīt zobus un arī salabot, ja tur bija kāds caurums. Un jāteic, ka tas bija diezgan tādi, apstākļi bija diezgan traki, vairāk tas atgādināja tādu moku kabinetu, nevis stomatologu kabinetu. Gan tas krēsls, kurā bija jāsēž, bija briesmīgs, gan tas urbis, kas lēni urba, un šķita, ka saurbjās jau tagad smadzenēs iekšā. Jā, un bija tāds gadījums, ka mūsu klases biedram bija jālabo priekšējie zobi. 2 vai 3. Un tajos laikos baltās plombas bija ļoti liels retums vai pat vispār nebija. Un viņam šos priekšējos zobus salaboja ar sudraba plombēm. Jūs varat iedomāties, kā tas izskatījās. Mēs gan par to visu iesmējām, bet patiesībā nekā smieklīgi tur nebija, jo tāds viņš staigāja ar aibiem zobiem. Jā, tā kādreiz bija. Ne tur vecāku atļauju prasīja, nekāda vienkārši jau. Bija jālabo zobi, tev iesēdināja krēslā un laboja. Jā, tagad jau apstākļi ir pavisam citādāki. Ļoti labi, es teiktu. Ir pat anestēzija. Tā kā es tagad dodos pie savas dakteres, es zinu, ka ir viena problēmiņa, kas man ir jāsalabo, un varēs dzīvot tālāk. Ja kaut kas man var satracināt, tad tā ir mūsu taromātu darbība. Tas ir kaut kāds vaiprāts. Es nezinu, man tikai tā veicās, kad es tur ierodos, tie vienmēr ir pārpildīti. Es tagad vizinos ar tām pudelēm, meklēšu taromātu. Kā jums veicās ar taromātu darbību? Izdodas uzreiz nodot pudeles. Kā redzat, esmu sveika un vesela pēc zobārsta. Viena puse mazliet stīva, kamēr atties anestēzija. Bija diezgan traki, bet būs labi. Pēc mēneša braukšu atkal. Jāpabeidz visas procedūras līdz galam, lai ir skaisti veseli zobi. Tagad dodos mājas puses virzienā, bet pa ceļam man jāsatiek ir vēl mana paziņa, kas gribēja nopirkt manus betona traukus. Tā kā dodos ceļā. Betona trauki ir nonākuši pie jaunā saimnieka, bet es esmu atbraukusi uz Vīskaļiem, uz savu fotostudiju, jo mazliet jānovāc ir Ziemassvētku dekorējumi. Svētki beigušies.
Došos sakārtot studiju jaunām fotosesijām. Klāt esmu. Darbiņš padarīts, studija sakārtota, gatava jaunām fotosesijām. Gaidu arī tevi uz fotosesiju. Piesakies! Šodienas manu darbu saraksts ir izpildīts, esmu mājās atbraukusi, ārā jau ir vakars, jau ir tumšs. Ir diezgan daudz izdarīts, rīt jauna diena, jauni darbi. Ja tev patika sekot līdzi maniem šīs dienas notikumiem, tad spied like, droši komentē un tiekamies jau nākamajā vlogā. Čau!